atradām ragus. Briedis man te patiktu nomest ragus. Tas ir tā kā sēņošana tiem, kam negaršo sēnes. Es kā viss sametās uz skudru čurām. Aha. Nē, nav slapti zābaki, viss labi, maucam tālāk. Man patīk apmaldīties. Kā vienmēr. Bellissimo. Tā kā nākat mums līdzi, lai jūs varat arī baudīt šito visu. Ir. Čau! Ir actions, jā? Ir actions. Pirmais dublis. Aiziet, malcam vaļā. Čau! Mēs atkal ejam dabā, ir beigusies augstā, drēgnā ziema, ir sācies foršais pavasaris. Sniega nav, viss. Mēs viņu dabujām vismaz vienu reizi, tā kā super. Vairāk nevajag. Nevajag, mums pietika. Un tad tā, šodien marts, tūlīt sieviešu diena. Jā. Un dabā briežiem laiks, kad aktīvi sākās ragu mešanas periods. Un tad mēs šodien esam izlēmuši doties mežā un cerams sameklēsim kādu ragu. Jā, un uzreizināsim šo epizodi. Jā, jo viņus var labi notirgot. Bet labi, es par to vispār neko nezinu. Edgars teica, davai maucam, mums atkal ir viena diena, mēs esam bez nakšņošanas šoreiz. Ja mēs nevienu ragu neatradīsim, tad jūs zinat, ka mēs neesam iepriekš viņus apvidū izvietojuši, lai šī epizode būtu baigi foršā. Jā. Bet ja mums kaut kas tiks, tad mums tiešām ir paveicies. Labā ziņa mums ir pieteikušies līdznācēji. Jā, šodien mēs neesam divi, mums atsaucās vēl 3 entuziasti, kas grib doties dabā. Jā. Tad mēs piesakām Zani. Zane studijā. Čau! Liekas, ka šodien būs. Jābūt. Tāda sajūta. Jā, jābūt. Esi meklējis ragus? Es esmu dažas reizes meklējis, nav sanācis galīgi. Tad šodien noteikti noveiksies. Jā. Uz sieviešu dienu. Vai ne? Jā, tā vajadzētu būt. Tas mums ir Rūdis. Pabīdamies. Rūdis ir atradis kādreiz ragus? Nē, nekad neesmu. Neesmu arī meklējis. Un vēl mums pievienojies ir Atis. Atis studijā. Atis ir atradis ragus? Nu, neesmu ragus redzējis, bet man jau liekas, ka tas tāds mīts, ka tie, kas viņus atrod, ka viņi paši viņus tur noliek. Vai ne? Jā. Tad uzfilmē un viss ir forši. Jā, nu tad mēs mēģināsim laust. Iesācēju ragu meklētāju komandu. Jā. Vai jūs esat atraduši? Nē. Nē, es nezināju par tādu faktu, ka viņus var atrast. Ja tā kā bliežam, ne? Davai, laižam. Let's go! Aiziet. Pirmie pārbaudījumi. To grāvi, jo te ir tā vieta, kur ja viņš kāp pāri, tad varētu būt, kad ir dabūjis to sitienu pa galvu un ragi ir nolūzuši šeit. Jā. Mēs tad tagad sadalāmies, jā? Nē, nu mēs paliksim kopā, bet katrs iet pa savu pusi? Katrs pa savu krastu šitam grāvītim. Ok. Nu, parastam pilsētas bērnam var likties, ka Krupis ir Vardas vīrs un Stirne ir Briedim sieva. Tad apbēdināsim jūs, bet tā nav. Tās ir atsevišķas sugas. Tad Briedim ir briežu govs un briežu būlis, un briežu būlim ir ragi, briežu govī nav. Atšķirībā no ziemeļbriežiem, kuriem ragi ir gan govīm, gan būļiem, tāpatās arī kazām ir gan āzim, gan kazai. Interesanti, es pat nezinu, kāpēc tieši briežiem, staltbriežiem ir govis bez. Un ir šis laiks gadā, kad ragi tiek mainīti, viņi katru gadu tiek nomesti un ar katru nākamo gadu līdz aptuveni 12 gadu vecumam tie ragi kļūst lielāki, kvalitatīvāki, ja tas būlis ir veselīgs un perspektīvs. Tad nometot šos ragus, tiek atkal audzēti jauni un mēs meklēsim tagad tos, kas ir nomesti. Ok. Nu mēģinam. Šis ir tā kā sēņošana tiem, kam negaršo sēnes, ja? Ragošana. Skittles vai kā? M&M's? M&M's. Kakiņas ir. Tad arī Briedīts te ir bijis.
Ko mēs vēl meklējam? Mēs meklējam priedītas, eglītes, vajadzētu būt ar ragiem noberstai mizai, kur tuvojoties tam brīdim, kad viņi metīs viņus nost, sāk tā runā, ka sāk kasīties tās vietas, kur atdalīsies, un tāpēc viņi sāk berzēties, lai noplēstu sev ragus. Tā kā tā ir pazīme, ja mēs kaut ko tādu ieraugam, ka kaut kur tūmā varētu būt nomest ragi. Kaut ko atradām, tie nav ragi. Ja? Tie nav ragi. Kauli. Kas tas ir pa zvēriņu? Tas pēc izmērs tirniņa izstās varētu būt. Kādu lūšu droši vien. Pusdienu galds. Lūši ir vispār, ja, tā mežos? O jā, šeit ir diezgan. Jā? Jā. Nu, tas būtu forši satikt. Domāju, ka nē. Nu, viņi īsti nevar aizmukt, ne? Viņš jau kāp kokos. Nu, nē, nu viņš muks no tevis, nevis nu, tev jā, būs nu, baigi viņš nenāks klāt. Tu viņu neredzēsi. Lūsis ļoti uzmanīgs, tas ir tāds. Jā. Baigais retums, ja tev izdosies viņu ieraudzīt. Tāpat kā ragus. Tāpat kā ragus. Tur var būt. Skatieties uz kokiem tās vietas, kur viņi ir rīvējuši. Ja ieraugat kaut kur noplēstas mizas, tad tur varētu iesākt būvēt, bet laikam nav pabeigts. Ar dievpalīgu. Ar dievpalīgu. Aha. Tur labi aiziet. Yes. Nu ieliec atbalstam to koku kaut kur vidū un... Tev jau garākas kājas. Tev, bet es tak netikšu. Tiks. Nu, man jau zābas pilni. Paņem pa kreisi vairāk. Nu, tur jā. Slīdens tas koks, jā? Jā, rītīgi. Nu, atletisks čalis. Pišķiņ. Nē, nav slapti zābaki. Viss labi. Maucam tālāk. Viņiem varētu būt, ka tas process sācies ātrāk. Daudz izkārnījumi. Tas dzirdēju, ka jums ir taktika, ka jādomā Kā briedim, jā. Kā briedim. Jā, mēs jau runājām, ja es būtu briedis, man te patiktu nomest ragus. O. Nu jā, te takas daudz. Nu jā, un riktīgi, var redzēt izgulēju, un riktīgi nogulēju. Pagaršo. Vai svaiga. Šitā arī izklīstot pa mežu, sešu. Nu tas tā kā sēņojot, tu vari aizbrist, ne? Viss kaut kur. Mums jau tā arī būs. Tā arī būs, ka tu nezini, kur tu esi. Ko jūs tur telefonā kaut kādu aplikāciju, ja? Tā kaut tajā Baltika Maps? Pašu Baltika Maps mēs uzlikām, ielādējām aktuālo lokāciju un tad zinām, kur jātiek atpakaļ un vienkārši salīdzināsim un sekosim atpakaļ. Jā, tas nozīmē, ka arī visiem sēņotājiem šī aplikācija ļoti noderētu. Kas tur ir? Tur ir. Neredz, ka zemē ir daudz čiekuru. Daudz čiekuru, bet nav viegli. Tas nozīmē? Kārlis to izstāstīs. Nepateikšu, kurš putns jāprasa Kārlim vēlreiz, bet putns ieliek šeit, atrod vai nu koku zarošu žāklīti, vai kā šeit ir mizā bijis kaut kāds defekts, viņš iesprauž šeit čiekuru, kā arī, ka te ir palicis. Jā. Un tad, kad nāba ārā sēkliņas. Un reku, šis ir viņam virtuves galds. Es sākumā domāju, ka tā ir kaut kāda vāvere. Tā ir viegli. Šausmīgi daudz, un toreiz jau tik lielas piriņas. Vajag iet šitajā iekšā. Ko darīt, Edgar, ja es satieku lāci tagad, piemēram, mežā? Šito bieži pajautā, visi uztraucās par lāčiem, nu, bet tāds vienīgais drošais variants, kas tiešām strādā, ir, ka tev ir jābūt ātrākam par to otru, ko tas kopā. Bet tas nav šogad. Es redzu, kaut ko līdzīgu svaigu mums vajadzētu atrast. Mēs tagad brienam bišķiņ ārā no tiem džungļiem, jo, kā Edgars teica, tur iekšā nav barības bāze. Nu, viņiem jau īsti nav ko tur darīt. Tu mēģināsim iet bišķiņ zaļākā vietiņā, kur viņi varētu arī pulcēties un būt bijuši. Kā tur izskatījās, ir kāda pēda? Pēdas ir visur, krustu šķērsa, bet tikai un vienīgas kakiņas. Un tur jāsako. Mocam šitajā paiekšām.
Nu, un atradām vēl vienu tādu pašu iebašu čekuriņš. Komentāros ierakstat, kas tas ir pa putnu. Gan jau kāds būs gudrāks par mums. Tā te. Nu, mums pat nebūs ugunskurs jākurina. Tu būs jau paēdis. Skudru lācis. Bet tur jau nebija skudra virsū, tas ir tas skudru čuras laikam, tas skābulītis. Tu gribi teikt, ka tev garšo skudru čuras? Pagaršo. Kā es kādreiz darīju, es liku tās maiņās iekšā. Uzliec, nevajag tur likt viņam, vajag vienkārši, lai skudra uzkāp tev virsū un bišķi, tur ir, notīri nost un nolaizi? Nolaizi to salmiņu. Skāps? Nē. Es kā viss sametās uz skudru čurām. Skudru blāķis daudz. Tas bija bērnības našķis, ja? Nē, nekā labāk mums nebija. Tas nav priekšmans. Tā, mēs te bliežam tālāk. Meklējam tos ragus, bet es jau atkal pa sajūtām vairāk eģu pa praktiskām lietām. Jau draugi mīļie ir pavasars iestājies. Šeit mežiņā pilnīgi aizvējā silti, jauki tāds pavasara gaiss. Re, kur skudriņas bija fantastiski. Pa laikam uzmet acī, ja? Nu jā, jau 3 reizes apgriezies un īsti vairs nav skaidrs, kur jāiet. Es pilnīgi nezinu, kur mēs esam. Tā notiek, tāpēc vajag kaut kādu to. Tāpēc esi tu. Es paļaujos uz tevi. Jau kuro epizodu man dzīvība ir tavās rokās. Man patīk apmaldīt. Kas tur ir? Nu, ceļš tur ir. Mēs varam paiet tagad atpakaļ paralēli ceļam. Jaunaudz varbūt kaut kas te ir. Bet vispār patreiz mums iet diezgan sūdīgi. Nu, pagad, bet mēs jau arī neko baigi. Nu, neesam nogājuši vēl, jā. Domāju, ka būs uzreiz tas viss notiks tā. Rociņās iekritīs. Klēpis raķenāli. Tā, paliek. Tā, nu ko mēs te atradām? Kaut kāds pēdīs, ja? Nu jā, tā izstās briedis. Bet cik ir apmēram stundas? Man liekas, ka šitais ir pirms 2 stundām gājis kaut kur. Ko mēs esam pazaudējuši kolēģis, ne? Dabējuši skarbējā. Jā, dabīga atlase. Daba ir paņēmusi Rudolfu un Zani. Jā, nekas. Atrada kopīgu tādu. Kas ir, Edgar? Tā gribāšu to grāvi noiet, apstīties. Jā. Nu, sacīts darīts. Ir sajūta, ka jābūt. Ir, būs. Bet tāpatās atpakaļ jānāk šeit, jo Rūdis ar Zani nāks ārā no turienes, un tad mēs tiekamies tāpatās. Davai. Šitās skaņas visas dabas īsti nevar pat nodot jums, jo ļoti tāds tiešām miers. Tālumā kaut kāds dzērves izklausās. Es esmu tiešām ļoti priecīgs, ka pavasaris ir te patāmais slieksnīša. Svaigi? Svaigi MMM. Šokolādīt vēl. Svaigi. Jā, nu meklējam, nu. Bet pastaiga laba. Jā, nav jau galvenais tie ragi, ir process. Interesanti. Jā. Tas tā kā sēņot. Jā, ja noveiksi. Tā kā makšķirē jau. Jā. Būs, nebūs, bet process no tā nemainās. Vai ne? Jebkurā gadījumā forši. Hei, atradām ragus. Ew. Aļņa ragi. Un tieši pirms minūtes, ne? Tieši teicām. Pirms minūtes, taču ragi. Bet šitas ir forši. Aļņa būs. Šito mēs varam paņemt, ēdot noliksim blakām, ka mēs kaut ko esam atraduši. Vai ne? Tā kā no šausmu filmas. Nu, tā kā no dabas. Jā. Dabīgs process. Tu arī kādreiz tāds būsi. Jā, diemžēl. Tas ir kādi zobi, milzīgi zobi. Žēl, kad jau
Žēl, ka neatnācām, izskatās kādus 3 gadus ātrāk. Būtu smuka trofeja bijusi. Tā kas vakardien īstenībā kļuva par 4. labāko kāzu videogrāfu Latvijā. Es esmu ļoti priecīgs. Un šitā vieta ar smildziņām. Oi, cik skaisti te būtu, ja te dabūtu kādu pāri iekšā. Protams, mēs esam nekurienē, bet diezgan bombiski. Pirmais taurenītis, zeltens, būs zeltena vasara, nabadziņš vēl trīc, laikam viņam augsti, bet pirms tam viņš lidoja. Un viņi ir atradušies! Mēs atgriezāmies! Tikai bez ragiem. Zani parādi, ko tu atradi? Mēs kaut ko atradām, jā, mēs kaut ko Tomēr. No. Vo. Solens. Kaut ko tomēr atradām. Ew. Daudz uzvēl. Es netīras, neko neredzēšu. Perfekti. Šāds var likt arī mandelē tirgot. Kaut ko mēs vismaz atradām. Labais. Daudz uzvēl. Varbūt tu šoreiz piemēri. Šis izskatās ilgi nostāvējis. Viņš teica, kādi 2 gadi šit stāvot. Kur atradāt? Pie tā ezera. Un mēs tieši aptuveni minūti pirms viņu atradām, ierunājāmies, ka jābūt kaut kam, un pēc minūtes tieši uzgājām šito. Manifestēt. Jā. Tieši tā. Ko jābļauj, kur Edgars? Viņš teica, lai mēs bļaujam. Edgar! A few moments later. Nu, pilns ar atradumiem. Vienos friekos. Es esmu iedomājies tā perfekti to raguši tādās zaļās sūnās. Viņi guļ un gaida mani. Jā, Bet jau tā kādu nav, laiciņu. Bet tā nav. Nu, štāda apsa nokrīt. Tās visu ziemu ir bijis Alnim Briedim. Bijis ko ēst, viss stumbrs ir nolobīts tīrs, visa mīza nograuta. Tā. Vēl viens. Jā, šis būtu bijis briedis, bet te kāds ir jau... Reku nozāģēt, ja? Šis būtu bijis briedis. Ko esam izbriduši ārā. Nu jā, ragu meklēšana mums nosacīti veiksmīga, mērķis ir izpildīts. Kaut kādi nepārāk svaigi, bet ragi mums ir. Brieži tomēr neizdevās šodien atrast, bet tagad, kā parasti, nofinišēsim epizodu ar kaut ko garšīgu. Galdiņu nekas vairs nav palicis. Pagriezam, izvelc ārā. Un viss, ja? Velkam? Jā. Ok. Ar neaso pusi nezinu. Te mums top ērtības nedaudz. Fonā čaļi strādā ar ugunskuru. Zane mizo kartupeļus. Un pusdienās, kā ieteicāt, mēģināsim pagatavot sautējumu, briežu gaļas sautējumu. Jā, tad turpinām tajā medību meža tēmā. Tāpat laižu sālā. Kā tu izdomāji nākt līdzi Edgaram? Nu, es jau visu laiku gribēju ar viņu kaut kur kopā aiziet, esam jau arī gājuši kopā. Jā. Tāpēc atsaucos uz viņa piedāvājumu un uzrakstīju. Tāpēc bija jāiet. Super. Dabā cilvēki atverās un kļūst priecīgāki.
Zani, kā tu izdomāji nākt līdzi mums šoreiz? Mani uzrunāja Rūdis, es pati gan neredzēju Edgara piedāvājumu. Okay. Bet man ir grūti atteikt, ja mani sauc kaut kādās aktivitātēs vai dabā, tīpaši man vienkārši tas patīk. Tā kā, ja mani aicina, es nespēju pateikt, nē. Super, īstais cilvēks ir uzrunāts. Tieši tā, droši aicināt vēl. Tā, un šī ir tā slavenā panna, kuri mums visu laiku ceļo līdzi. Ne tikai šī mums ir seklākas, un ir voka panna, ir pankūku panna, ir smirstanos dūmos. Ir burgeriem panna. Tā kā vairāk pannu varianti. Un ja tev gribās arī tādu pamēģināt, pameklē Adventure Rent un sazinies un varam dabūt nomā. Super. Nav jāpērk. Tu paņem nomiņā un super. Jā. Ideāli. Nu, Rudolf. Kā tu izdomāji nākt ar mums kopā un vēl paņemt līdzi Zani? Pamanīju video internetā. Edgara aicinājumu. Pirms tam jau bija paskatījies YouTube'ā jūsu video. Ļoti patika, ko jūs darat. Uzraksti Edgaram, jā, viņš saka, aiziet, laižam. Jā. Un, Zana vienmēr piekrītiet pārgājienos. Ideāli. Es zināju, ka viņi piekritīs. Un tā mēs tad abi divi pieteicāmies. Perfekt. Sāk gribēties ēst, ne? Jo. Smaržo tik labi. Nē, jo vairāk skatās, jo vairāk gribās. Izskatās arī labi, jā, ne tikai smaržo. Tā kā nākat mums līdzi, lai jūs varat arī baudīt šito visu. Pazies, cik viss superīgs sagriezts. Kā sanāca Edgaram? Es domāju, ka kā vienmēr. Bellissimo. Tad kaut kas līdzīgs sautējumam ir, liekas. Kaut kas līdzīgs ir, jā. Ir ēdams. Jā. Ļoti labi. Edža. Mēs noslēdzam mūsu šīs dienas ragu meklēšanas epizodi, un vienīgais, ko mēs atradām, ir šis nabagalnis, kurš bija nolūzis. Kurš ir upurēts. Jā, un priežu ragus diemžēl neizdevās atrast. Acīm redzot, tur vajag bišķiņu uzkrāt pieredzi un sākt mācīties lasīt dabu, lai mēs varētu atrast, vai arī mēs vienkārši bijām nedaudz par agru. Kādas sajūtas, kā patika jums? Man patika. Dabā jau vienmēr ir forši būt, bet nedaudz vilšanās ir, jo likās, ka šodien būs, bet nekas. Pastaigāt bija forši, un tad nākamreiz vajag vienkārši vairāk staigāt. Un beigās paēst gardi. Jā, tas bija vienkārši forši šīs dienas noslēgums. Yeah. Dienas patīkamākā daļa tikko bija aiz muguras, paēdām. Bet, jā, pirmā pieredze ragu meklēšanā. Īsti neko neatradām, izņemot šo nabagā halni. Bet, jā, nekas, mēģināsim citreiz. Jā, azarts jau bija liels. Gājām pa mežu, bija daudz zaļņu, briežu takas. Kakuči visur bija koki, noskrāpēti, nobērsti. Bet, ragu nebija. Bet pusdienas tas tiešām bija labākais. Ideāli. Tātad, Edgar, tu izglābi atkal ballīti. Jā, ēšana jau svarīga dzīves sastāvdaļa. Jā. Puntis pilns, tad viss ir laimīgi. Tieši tā. Labi. Kā tev pašam? Man viss labi, temperatūra atkal pazuda. Bliežam. Vai ne? Tiekamies nākamajā epizodē. Tiekamies tākās. Čau! Jūs domājat, viss beidzās? Nē, Edgars vēl kaut ko grib pateikt. Liels paldies, ka bijāt šodien ar mums kopā šajā piedzīvojumā tādā, kāds viņš bija. Un varbūt arī jūs tad iedvesmojoties no šiem piedzīvojumu meklētājiem arī gribat būt kādā no epizodēm kopā ar mums. Tieši tā. Aiziet! Tiekās!